Kāds vīrietis gāja bojā auto avārijā un visu viņa uzņēmuma dati palika viņa datorā un telefonā. Diemžēl šis dators un telefons arī atradās auto avārijas brīdī. Telefons izskatās diezgan vesels, bet dators gan ir pamatīgi ciets. Viņa sieva sazinājās ar mani, lai es pie šiem datiem tiektu, pretējā gadījumā viss viņa bizness ir apstājies. Un es uz to patērēju pārāk daudz laika. Kad es saņēmu šo datoru, es ķēros klāt pie darba. Pirmais, ko es izdarīju, bija atskrūvēt datoru. Man neinteresē, vai dators var ieslēgt vai nē. Man galvenais atrast cieto disku un uztaisīt datu rezerves kopiju. Pretējā gadījumā, ja es kaut ko sačakarēšu, tad dati ir pazaudēti. Te var redzēt, ka korpus ir burtiski salocīts, un šeit ir arī pats cietais disks. Dators izskatās diezgan nožēlojamā stāvoklī, mācplata ir salocīta, viss korpus ir salauzts. Cerams, ka cietais disks nav ciets un man izdosies tikt pie datiem. Es izskroju cieto disku, ja precīzāk cietvielu disku, jeb SSD no šī salauztā portatīvā datora un ielikt to ietvarā, lai varētu šo cieto disku pieslēgt pie savu datoru. Disks ir vietā, liekam virsū vāciņu un slēdzam to pie datora. Pēc tam pirmā lieta, kur es izdarīju, bija uztaisīt rezerves kopiju šim cietvielu diskam uz cietā diska, jeb HDD. HDD kopumā ir drošāks datu glabāšanas veids, jo, ja ar SSD kaut kas notiks, tad visi dati ir zuduši. Lai pieslēgtu šo disku pie datora, es izmantoju šādu te SATA uz USB pārēju. Stulbais USB. Tā, izvēlamies avota disku, un disks mums būs ROG. Es ceru. Šis ir ļoti svarīgs solis, nedrīkst nepareizs disks izvēlēties, jo tad neīstais disks tiks pārkopēts pāri īstajiem datiem. Pirms es varu veikt rezerves kopiju, man šis disks ir jānotīra. To es izdarīju, disks ir tīrs, veiksim rezerves kopiju. Backup nav. Ar šo procesu es nočakarēju nenormāli daudz stundas, un beigās pie vainas nebija man rīki, kurus es izmantoju, bet gan Windows. Pēc aptuveni 7 patērētām stundām es beidzot datus dabūju šī diska. Sākumā es vairākas reizes mēģināju ar Paragonu, pēc tam ar Macrium Reflect, un visu laiku rezultāts bija viens tas pats. Katru reizi, kad es šo disku piespraudu pie savu datoru, Windows to neatpazina. Izrādās, Windows disku menedžerī bija jāpaņem rescan opcija, pretējā gadījumā šis disks visu laiku parādījies kā neinicializēts. Es nezinu, kāpēc tas tā ir, bet rēķinies, ja tu kādreiz kaut ko tādu dari, tad tev varētu būt līdzīgi. Tagad, kad man izdevās pieslēgties pie šī klonētā diska, es beidzot varēju paskatīties, kas notiek failu sistēmā. Un par laimi failu uz šī diska nebija šifrēti. Par laimi šajā gadījumā, bet es nekad neieteiktu cilvēkiem nešifrēt datus uz saviem diskiem. Vienmēr lieto BitLocker, pretējā gadījumā jebkurš cilvēks var vienkārši paņemt tavu datoru un piekļūt visiem taviem datiem. Lai arī man ir pilna pieeja visiem failiem, es tomēr gribu ielogoties ar viņa Windows lietotāju viņa datorā, jo pretējā gadījumā piekļūt, piemēram, viņa saglabātajām parolēm būs ļoti sarežģīti. Tagad, kad dati ir nokopēti, es varu atvērt šo disku, iet Windows System 32, pēc tam config, un tālāk nokopēt divus failus, SAM un System failus. Pirmā lieta, kur es plānoju izdarīt, bija atrast, kāda bija parola šim Windows lietotājiem. Es pārkopēju tos uz atsevišķu direktoriju un palaižu rīku, kuru sauc Mimikats. Mimikats ir rīks, kurš spēj atrast visu Windows lietotāju paroļu hashsummas. Kas ir hashsumma? Labs jautājums. Hashsumma ir kā šifrēšana, tikai to var sašifrēt tekstu vienā virzienā un atpakaļ to iegūt nevar. Tas, ko es mēģināšu uzminēt, kādai parolei atbilst šī konkrētā hashsumma. Es atveru Windows PowerShell, aizēju uz šo direktoriju, kur atrodas uz manu desktopu. Un palaižu Mimikats. Pēc tam es rakstu LSA dump, SAM, norādam SAM failu un System norādam System failu. Un tagad tam vajadzētu izdrukāt visu paroļu hashsummas. Jep, te tās ir. Tā kā mēs zinām šī Windows lietotāja paroles hashsummu, mēs varam izmantot tādu rīku kā Hashcat, kurš vienkārši uz video kartes min visas iespējamās paroles pēc kārtas un skatās, vai to hashsummu sakrīt ar šīs paroles hashsummu. Tā kā cilvēks savām parolēm parasti izmanto tikai lielos burts, mazos burts un ciparus labākajā gadījumā, tad es paroles aprakstam izmantoju L, kas nozīmē lowercase, U, kas nozīmē uppercase un D, kas nozīmē digit. Tas ir standarts, ko visi cilvēki lieto savās parolēs. Sākumā es mēģināju ar 4 simboliem, pēc tam 5, 6, 7 un pie 8 simboliem man bingo, mēs esam ieguvuši paroli. Atradās, kāda tad ir īstā parola.
Un tas process man prasīja burtiski 2 minūtes. Tāpēc es iesaku izmantot garāku paroli un izmantot speciālos simbolus. Paralēli, kamēr mans dators meklēja Windows paroli, tikmēr es mēģināju atbloķēt telefonu. Pirmo tas man prasa simkartes PIN kodu. Šeit man ir 3 mēģinājumi. Kā pirmo es mēģināšu vārnīcas uzbrukumu, kur es vienkārši ievadu populārākos PIN kodus un sākšu, protams, ar 0000. Un tas atbloķējās. Es ar pirmo, tas nav samākslots, reāli ar pirmo tikko atbloķēju simkarti. Labi, tas nav nekāds baigais sasniegums. Daudz cilvēku izmanto 000 kā simkartes PIN kodu, bet es esmu reāli pārsteigts, ka man tas izdevās. Un tas pamēģināšu arī telefonu 000. Jā, tas prasa 6 cipars, un 6 nulles, diemžēl, nestrādā. Telefonam tika izmantots cits PIN kods, tāpēc telefonu man pagaidām vēl neizdevās dabūt vaļā. Tagad, kad es zinu Windows paroles, pamēģināšu ieslēgt šo portatīvo datoru, varbūt man paveiksies, un tas tiešām ieslēgsies. Disks ir ielikts, likšu virsū vāku un skrūvēšu to atpakaļ kopā. Bet te bija problēma. Avārijas rezultātā šī dakša ir pamatīgi nolocīta, un es to nevaru iespraust kontaktligzdā. Pamēģināšu to atlocīt atpakaļ. Tā dakša joprojām ir diezgan šķība, bet cerams, ka es to varēšu iespraust kontaktligzdā. Man to izdevās dabūt kontaktligzdā un skatīšos, vai dators vispār lādējas. Es to atlocīju atpakaļ, pieslēdzu datoru pie lādētāju. Nu, ko ir klāt tas brīdis, kad es slēgšu iekšā datoru un izmēģināšu uzminēto paroli? Un dators ieslēdzās. Ekrāns arī ir ciets. Bet es neko neredzu, jo ekrāns ir pilnībā sašķēdīts. Mums ir jāslēdz klāt ārējais monitors. Es savā noliktavā atradu kaut kādu ārējo monitoru. Es ceru, ka mums izdosies redzēt, kas notiek datorā. Pieslēdz ārējo ekrānu. Tikai, diemžēl, skārēna jutīgā virsma nestrādā. Nāksies slēgt klāt ārējo peli. Un tur prasa... Vai tas man prasa PIN kodu? Kas tad ir tā parola, ko es atšifrēju? Nu labi. Meklēsim PIN kodu. PIN kods. Un šeit nestrādāja tas pats PIN kods, kas simkartē. Es mēģināju panākt, lai dators man neprasa PIN kodu un ļauj man ievadīt jaunu PIN kodu. Tā kā šis dators mums prasa PIN kodu, mums ir jāizvērš vienu konkrētu direktoriju uz šī datoru. Šo direktoriju sauc NGC un tā ir ierakta dziļi Windows direktorijā. Tā glabā visu lietotāju PIN kodus un, ja es to izdzēsīšu, man vajadzētu varēt ievadīt jaunu PIN kodu šim lietotājiem. Cerams, ka tas nostrādās. Slēdzam iekšā datoru. Un ceram, ka tas neprasīs PIN kodu. Ok, tas prasa ievadīt jauno PIN kodu. Just a moment. Labi, pagaidīsim. NGC direktorijas izdzēšana, diemžēl, man nekāda nepalīdzēja, un dators tagad vairs neprasa PIN kodu, bet prasa apstiprināt pieeju caur Microsoft kontu, kas nesanāca beigās. Dators vispār man prasīja autentificēties ar Microsoft lietotāju. Parakājoties pa datoru, es uzzināju, kāds bija Microsoft lietotāja e-pasts. Es pamēģināju ar šo e-pastu ielgoties Microsoft kontā, un paroli par laimi tika izmantot tāpat, kas datoram. Šajā gadījumā Microsoft autentifikācijas kodu nosūtīja uz e-pastu, un pieeja Microsoft kontam man burtiski neko nedeva. Es pamēģināju autentificēties viņa e-pastā ar viņu Windows paroli, bet tur viņš izmantoja citu paroli, tāpēc man nekas neizdevās. Es pamēģināju arī ar piekļuvu telefonam, es ieliku SIM karti no šī telefona savā telefonā, bet es neko nevarēju izdarīt, kamēr es nezinu paroli. Otrs variants, ko es izmēģināju, bija pievienot savu telefonu numuru šim Microsoft kontam, bet Microsoft man teica, ka tas notiks 7 dienu laikā. Man nebija laika gaidīt 7 dienas, tāpēc mums nāksies meklēt cits risinājums. Lai pātrinātu šo visu darbu, izmantojot to pašu Paragonu rīku, es uztaisīju virtuālā diska kopiju šim cietajam diskam un uztaisīšu no tā virtuālo disku un palaidīšu šo pašu datoru virtuālā mašīnā uz manu datoru un mēģināsim tālāk jau laust pieeju šim datoram caur virtuālo mašīnu. Kā izveidot virtuālu kopiju fiziskam diskam? Microsoft ir radījis rīku, ar kur to var izdarīt, bet tas nav pārāk ērts. Paragonu programmā, ar kuras pašā video sākumā kopēju vienu disku uz otru, to var izdarīt daudz ērtāk. Ir jāizvēlās rezerves kopijas veikšana un pie formāta ir jāizvēlas VHDX. Pēc tam šo VHDX failu var iemontēt kā disku virtuālā mašīnā un cerams man izdosies palaist precīzi kopiju portatīvajam datoram uz savu datoru kā virtuālo mašīnu. Kaut kas palaižās? Izcili, un pa laimi man izdevās pilnīgu datoru kopiju palaist uz savu datoru virtuālajā mašīnā. Un tad jau es mēģināšu iekļūt
šajā profilā caur virtuālo mašīnu. Tagad, kad man ir datora kopija uz manu datoru, es varu darīt visu, ko man vēlos. Nu, vienīgi mums atkal ir nobloķēta pieeja. Tagad nāksies atrast veidu, kā atbloķēt šo pieeju un tikt klāt šim kontam. Kāpēc man ir vajadzīgs tikt iekšā tieši šajā konkrētajā kontā? Tāpēc, ka Google Chrome un citos pārlūkos visas saglabātās paroles tiek šifrēts ar šī lietotāja kontu, un piekļūšana no ārpuses ir diezgan sarežģīta, tāpēc es gribētu tikt iekšā ar šo kontu un tikt pie visām parolēm. Nākamā lieta, kuras mēģināju, bija pievienot administratoru lietotāju šai virtuālajai mašīnai. Šeit autentifikācijas logā labi apakšējā stūrītī ir podziņa, un es zinu, ka viena no šīm pogām palaiž programmu, kur nospiežot palaižās tāda programma kā utilman.exe. Un es pamēģināju šo failu aizstāt ar cmd.exe, kas izsauc komandrindu. Un nospiežot šo pogu, man vajadzētu atvērties komandrindai, kurā es varēšu jau pievienot jaunu lietotāju un piekļūt datoram caur to. Tas gan neatbloķēs vaļā šo lietotāju, bet vismaz beidzot varēšu tikt pie datiem un tālāk jau kaut kā mēģināt arī atbloķēt šo lietotāju. Es esmu izslēdzis virtuālo mašīnu, un tagad es fiziskā diska virtuālo kopiju varu piemontēt kā reālu disku. Un to es darīšu disk management programmā ar funkciju Action Attach VHD. Izvēlēšos šo disku. OK. Un tas tagad ir piemontēts kā jauns disks ar burtu G. Aizējam uz G disku, mēs redzam, ka ir visi tieši tie paši faili, kas bija uz portatīvā datora iekšā esošo disku. Es eju uz G disku, Windows direktoriju, tālāk System 32 un programma, kur mūs interesē, ir utilman.exe. Mums to vajadzēs aizvietot ar cmd.exe, kas ir komandrinda. Vērtībā es izmantošu PowerShell. Pirmkārt, mums ir jāiegūst pilna piekļuva šim failam, jo tas šobrīd nepieder mums, un tāpēc mēs to nevarēsim ne pārsaukt, ne izdzēst, ne aizvietot ar citu programmu. Lai padarītu sevi par šī faila īpašnieku, es izmantošu komandu takeown. Tagad es esmu šī faila īpašnieks, tagad es piešķiršu savu tiesību strādāt ar šo failu. Tagad drošībā es izveidošu rezerves kopiju šai programmai. Kā success denied? What the fuck? Nebija admin tiesības. Es saņēmu kļūdu, tāpēc, ka es neplāju PowerShell ar administratoru tiesībām. Jā, tā arī bija problēma, un tagad es pārkopēšu CMD uz utilman.exe. Tad, kad tas ir izdarīts, es atmontēju cieto disku un palaidīšu virtuālo mašīnu vēlreiz. Un tagad nospiežot šo pogu, man vajadzētu atvērties komandrindai. Jā, mums ir komandrinda. Un tas nostrādāja. Es restartēju virtuālo mašīnu, nospiedu pogu un man parādījās komandrinda. Kas ir interesanti, ka Windows iedod šo komandrindu ar pilnām administratoru tiesībām. Un šeit es pievienoju jaunu administratoru lietotāju. Tas nozīmē, ka mēs tagad varam darīt diezgan daudz lietu. Un šī ir tāda neforša lieta Windows sistēmā, ka viņi ļauj aizvietot programmas ar citām un principā palaist komandrindu. Un pie tām ar pilnām administratoru tiesībām. Un es esmu iekšā datorā kā administrators. Bet šis ir tikai pusceļš. Esmu izveidojis jaunu lietotāju, man tagad ir jāpiekļūst vecajiem lietotājiem. Tagad es gribu panākt, ka dators otram lietotājam vairs neprasa pinkodu, bet prasa paroli, kuru es atlauzu video sākumā. Un, lai to izdarītu, man būs jāizdara pāris ierakstu reģistros. Atveram programmu Registry Editor. Pirmā vērtība atrodas HKey Local Machine, pēc tam Software, Microsoft, Windows NT, Current Version, Passwordless Device, un tur ir vērtība, kur sauc Device Passwordless Build Version, un to mums ir jāuzstāda uz 0. Bet otrā vērtība atrodas zem HKey Local Machine, Software Policies, Microsoft Passport for Work. Mums Enabled lauks ir jānomaina uz 0. Restartējam Windows un cerams, ka tas palīdzēs. Jā, beidzot Windows mums prasa paroli. Tagad tikai jāpārbauda, vai mūsu atšifrētā parola ir pareiza. Ir! Mēs esam iekšā! Beidzot! Un ar paroles iegāju iekšā datorā, un es redzu visus šī lietotāja datus. Tā kā es esmu piekļuvis pie visiem datiem, man ir arī piekļuvi pie visām parolēm, jo šis lietotājs glabāja visas savas paroles pie tam nešifrētā veidā Firefox internet pārlūkā. Kur apstīties paroles, uzstādījumi, privātums un saglabātās paroles. Un jā, lietotājs tiešām pilnīgi visas paroles ir saglabājis un tās nav pat aizsargājis ne ar kādu paroli. Lūdzu, nekad tā nedariet. Ja jūs glabājat savas paroles pārlūkā, vienmēr uzlieciet tai pa virs kaut kādu vēl paroli, lai cilvēks nevarētu vienkārši piekļūt tām visām. No šīm parolēm es tagad mēģināšu atrast un savilkt kopā, kāda varētu būt pinkodi
viņa portatīvajam datoram un viņa telefonam. Es esmu pārsteigts, ka šis telefons joprojām slēdzas iekšā pat pēc avārijas. Viss cieņas Samsung telefoniem. Tas nozīmē, ka man tagad jāmēģina no paralēm izsacināt, kādas cipars viņš varēja izmantot kā pinkodu telefonam. Tā es esmu nobloķēts uz 30 sekundēm. Šī būs problēma. Sajūts bija diezgan nepatīkams. Es principā varēju tikt klāt pie visiem šī cilvēka datiem, pie viņa meklēšanas vēstures, pie e-pasta un pie vispārējā. Man izdevās atšifrēt telefonu, es savilku kopā no paralēm skaitļus, saliktos, mēģināju, kamēr telefons ir vaļā. Mums ir pilna pieeja visiem datiem. Patiesībā sajūta ir diezgan šaušalīga, cik vienkārši var piekļūt pilnīgi visai cilvēku dzīvē. Es, protams, šo informāciju nekādu neizmantošu, bet, ja es būtu ļaundaris, tad diezgan traki. Bet, ja tavs dators nonāk ļaundara rokās, tad seks var būt diezgan nesmuks. Telefons ir atbloķēts, un mēs tiekam arī pie visām šī lietotāja īziņām, zvaniem un vispārējā. Pats pēdējais es gribu, lai arī šajā oriģinālajā portatīvajā datorā varētu autentificēties ar viņu pinkodu, nevis likt virsū jaunu lietotāju, kas man bija uz virtuālās mašīnas. Un tāpēc es gribēju uzminēt arī, kāds pinkods ir šim portatīvajam datoram. Es esmu piespraudzis disku pie datora un es gribu pārsaukt NGC backup direktoriju atpakaļ par NGC. Bet Windows jau ir izveidojis NGC direktoriju, līdz ar to man to vajadzēs izdzēst un pārsaukt veco direktoriju atpakaļ par NGC. Es atliku atpakaļ visus failus uz iekšējā SSD diska tā, lai viss būtu svaigs, kāds bija, kad man atnes datoru. Ko slēdzam iekšā un ceram, ka tas prasīs pinkodu. Un viņš prasa man ievadīt kodu drošības. Es esmu pārāk bieži minējis nepareizi pinkodu. Labi, ievadām. Ir! Tas prasa pinkodu. Tagad tikai jācer, ka pinkods ir tās pats kā telefonā. Ko mēģināšu to pinkodu, kurš bija telefonā? Tikai pirmos 4 cipars no tā. Ceru, ka tas nostrādās. Nav. Labi. Tagad es atkal turpinot skenēt visas lietotāju paroles, minēju dažādas pinkodus, līdz vienā brīdī es uzminēju pinkodu un es tiku arī pie portatīvā datora. Tā kā šis dators avārijā bija pamatīgi ciets, tam ekrāns bija pilnībā izšķaidīts un Windowsā rādījās kā strādājuši ekrāns un arī peles virsma, jeb touchpads visu laiku bija nospiests, tāpēc es vēlreiz atskroju datoru un atvienoju ekrānu un to peles virsmu no mācplats. Šī ekrāna atslēgšana mums arī palīdzēja. Mēs tagad visus sākotnējos paziņojumus redzam šeit, nevis šeit, kur mēs neko neredzējām. Un tagad viss ar ārējo peli strādāja perfekti. Uzdevums ir izdarīts, dators ir atbloķēts, telefons arī un tie ir atdot īpašnieks sievai, bet ko darīt tev, lai tavs ierīces nevarētu tik vienkārši uzlauzt? Pirmkārt, izmanto datu šifrēšanu. Uz Windows tas ir BitLocker, uz macOS tas ir FileVault un uz Linux tev nāksies pameklēt kaut kādu rīku. Piemēram, Ubuntu distribūcija nāk ar uzinstalētu rīku, kur sauc Lux, un tas ir paredzēts tieši šādam mērķim. Otrakārt, neizmanto vienu pinkodu uz visām ierīcēm. Un arī neizmanto vienkārši pinkodus, kā top populārākos 1, 2, 3, 4 un tādā garā. Jo tos ir ļoti viegli uzminēt un tikt pie tām ierīcēm. Neizmanto arī simkarti kā otro faktoru, jo ļaundars nozags tavu telefonu, izvilks ārā simkarti, ieliks to savā telefonā. Ja viņam izdosies uzminēt pinkodu, tad viņam ir otrais faktors un viss, kas viņam ir jāizdara, jāatrod tavs paroles, kuras, diemžēl, internetā tiek ļoti bieži nopludināts. Viņš var arī veikt SIM-swap uzbrukumu, ieejot telefonu operatoru lapā un nomainot tavu fizisko SIM-kartu uz savu e-SIM. Sākumā gan viņam no tevis būs jāizlina pieeja tavu mobilo sakaru operatoru lietotāju kontam, un to var izdarīt, piemēram, ar viltus mājaslapu. Tāpat arī veic savu datu rezerves kopiju, jo, ja gadījumā šis dators avārijā būtu iznīcināts, tad visas dati būtu zuduši uz mūžiem. Un noteikti savam pārlūkam izmanto savām parolēm vienu master password, lai kāds cilvēks kā es nevarētu atvērt tavu pārlūku un vienkārši paskatīties visas paroles. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.